Patiesība var būt biedējoša, tāpēc daudzi pāri izvairās no atklātām sarunām. Godīgums un spēja komunicēt neslēpjoties var atrisināt daudzas attiecību problēmas. 3 pāri, paši būtiskākie jautājumi un īsts melu detektors. 3 melu detektīva dalībnieku pāri ir gatavi noskaidrot visu patiesību. Viņi sagatavoja viens otram jautājumus, kas vēlāk poligrāfa speciālisti klātbūtnē tika uzdoti partnerim īpašā slēgtā sesijā, bez otra dalībnieka klātbūtnes. Ja atbildot, viņi ir mēģinājuši samelot, melu detektors to jau ir fiksējis. Kad pāri tiekas studijā, mūsu rīcībā ir visas atbildes, bet viņi vēl nezina, kādas tās ir un vai otrs ir bijis godīgs. Kļūst par liecinieku atklātākajām sarunām mūsu varoņu dzīvē. Vai viņi būs gatavi uzzināt visu patiesību? Es uzskatu, ka es esmu tīri tā neko. Man sevī patīk lūpas, pleci un krūtis. Nevienai nav tik smags krūtis kā man. Man ir ļoti svarīgi, lai mans partneris būtu materiāli nodrošināts. Es varētu vairāk laika pavadīt, darot lietas, kuras man patīk, un ko man sirds kāro, to viņš varētu izpildīt. Es esmu pabijusi dažādos attiecību modeļos, tikusi sāpināta, un arī es esmu citus sāpinājusi. Un tagad es meklēju kaut ko stabilu un īstu. Tie arī Ligita. Sveiki, Ligita. Laipni lūgt. Sveiki. 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 Vai tā ir taisnība, ka jūs pirmo reizi pats viens otru ieraudzījāt? Taisnība gan. Taisnība, jā. Vai tā ir taisnība, ka jūs bijāt pieslēgti pie melu detektora vieni paši, otram klāt neesot? Jā. Jā. Jūs atbildējāt godīgi un tikai godīgi? Jā. Maksimāli. To mēs tūdaļ pārbaudīsim. Gatavi? Gatavi. Gatavi. Tad sākam. Modrs uzdod jautājumu Ligitai. Ko tu nodomāji, ka tikko mani pirmo reizi ieraudzīji? Tev ir līdzīgs brilles kā man, un ļoti spilgts, intensīvs krekls, tāds rūti. Varbūt lietas tā kā dzīve arī pa kvadrātiem, un esi tāds jauks, sistemātisks, sakārtots puisis izskaties. Pirmais iespējas. Paldies. Simpātisks. Iepriekšējās attiecībās es jūtos tā, it kā es būtu bijis vilkceļs kājas pa asfaltu. Tāpēc es meklēju kaut ko pilnīgi pretēju. Es meklēju jauku, mīļu, godīgu meiteni, ar kuru pavadīt daudz jauku, superīgu brīžu. Galvenais, lai nebļaustās daudz. Tavs jautājums, Ligita. Ko tu nodomāji, kad tikko mani pirmo reizi ieraudzīji? Tu man iepatikies uzreiz. Tavs smaids, vienkārši, es nezinu. Tu esi ļoti simpātiska meitene. Kad jūs pēdējo reizi pilnīgi svešam cilvēkam esat tik atklāti sejā pateikuši, ko jūs par viņu domājat? Pirmajā minūtē. Nē, es tā nemēdzu rīkoties. Un cik puiši tu tā esi palaidus garām, tā arī noklusējot, ko domā? Kas to zina? Kas to zina? Vai ne? Turpinām. Jā, domā, tas saki. Ligita, tavs jautājums. Novērtēju skalā no 1 līdz 10 manu seksapīlu. Astoņi. Tagad Modri paskaidro, lūdzu, Ligitai. Kas tur ir? Paskaidro. Nē, labi, ir 9. Ir 9, bet... Ok. Nu, tu esi ļoti simpātiska meitene. Jā, un tu atgādini man kādu, kura man arī patīk. Tikpat ļoti, cik tu. Labi, 9. Nu, pieņemšu. 9. Nu, ko es varu? 9, nē, 8. Nu, cerams, ka tā ir viņa mamma. Tiešām. 9, 8, mamma, nē, tas ir pa daudz. Mamma ir mamma. Labi. Modri, tavs jautājums. Vai tu esi bijusi ar kādu kopā aprēķinu pēc? Jā. Melu detektors apliecina, ka Ligita nemelo. Tā ir bijis. Un kas tam bija par iemeslu? Nu, Gribētos, lai meitene ir kopā ar mani nevis naudas pēc, bet
tāpēc, ka es esmu foršs. Lai mūsu attiecības nebalstās tikai uz naudu. Bija tāda situācija, kad es satikos ar gados drusku vecāku par sevi vīrieti. Viņam bija ģimene, no kuras gan viņš dzīvoja tā kā šķirti. Nu, mēs tā kā oficiāli sabiedrībā neizgājām, bet devāmies tā kā mazos un tālākos ceļojumos, jaukās vakariņās divatā. To visus darīja, protams, naudas pēc, tāpēc, ka vakariņas, protams, bija nahaļavu, bet vēl arī viņš man deva ļoti pieklājīgu gabatas naudu maniem nepieciešamiem pirkumiem, tēriņiem un citām niansēm, kas man tā svarīgas. Viņš man nodrošināja ļoti jauku ceļojumiem, tuvākiem, tālākiem. Kaut ko tādu varētu atkārtot vēl vienreiz? Vai tas tā bija tev spontāni notika un domā, ka tas tāds varētu neatkārtoties? Tā kā? Nevaru nepieļaut, tāpēc, ka viņas ir bijušas. Es nezinu, kā būs, ja es satikšu īsto mīlestību. Un tiešām cilvēki, kas man patīk, pat ja viņam būs viens džinsa pāris mazums. Redzi, mums jāatzīst, ka Ligita ir ne tikai smuka, bet arī godīga. Tas ir labi, ka viņa atbildēja godīgi, nemeloja. Tas tiešām... Tavs jautājums bija bažas vai piedāvājums? Tādas bažas vairāk. Tev bija bažas, ka viņi nevarētu gribēt būt ar tevi kopā, tāpēc, ka tev nebūs gana naudas? Jā, drīzāk jau tas. Tev nav gana naudas? Miljonārs es neesmu, man nav jahtas, man nav villas. Man tiešām tā visa nav. Tas nav dzīvē svarīgākais. Tad, kad es viņu pirmo reizi ieraudzīju, apstājās laiks. Es iemīlējos no viena acu skatu, no pirmā acu uzmetiena, un tajās emocijās un tajās sajūtās Uldis man uzrakstīja dziesmu. Un tas bija tāds īpašs notikums, jo tā ir tāda mūsu pirmā kopīgā dziesma no viena acu skata. Mūsu attiecību ceļš iesākās ar smagiem lēmumiem, un es neesmu droša, vai Uldis nenožēlo. Kad mēs satikāmies, mēs vēl bijām iepriekšējās attiecībās, gan Uldis, gan es. Šīs attiecības nācās pārtraukt, jo mēs sapratām, ka mēs esam viens otram tie īstie. Es vēlos uzzināt, vai Uldis mūsu kopējā stāstā ir laimīgs. Uldi, Erita, jūs uz jautājumiem, kurus gribat noskaidrot, esat atbildējuši arī pieslēgti pie melu detektora. Pastāstiet, kā ir? Var melu detektoru apmānīt vai ne? Tu mēģināji? Jā, nav variantu. Mēģināju. Es gribu pabrīdināt, ka mēs zinām, vai jūs samelojāties vai ne? Vai esat gatavi sākt? Jā. Sākam. Labi. Erita, jautājums Uldim. Kas man ir skaistāks, krūtis vai dibens? Dibens. Kas ir interesanti, Erita, viņš tiešām parakājās prātā, pāršķirstīja bildītes un ļoti godīgi atbildēja to, ko domāja. Viņš nemeloja. Negaidīts pavērsiens. Beidzot, tu to zini. Erita man ir pati jaukākā, mīļākā un labākā un vispār forša sieviete. Ir forši, ka mēs varam viens uz otru lūkoties vēl joprojām ar romantiskiem skatieniem, bet ar ikdienas rutīnu, protams, ka dzirksteles mazliet ir apdzisušas, gribētos viņas atkal iekurināt. Tā kārtīgi. Uldi, jautājums Eritai. Kāda ir mana labākā īpašība? Tu esi ļoti, ļoti pacietīgs. Tu spēj paciest kā prīzes, tu spēj paciest bērna raudas, tu spēj izdarīt vēl dažādas lietas paciest. Visas omju, viskaut kādas lietas tu spēj uzklāt. Es vienmēr apbrīnoju to pacietību. Kad tu pēdējo reizi viņam to teici? Nekad, man liekas. Es esmu pacietīgs. To var neteikt vēl kādu brīdi. Un tad sākās mana sliktākā īpašība, tā, kad vārds please. Nē, tas ir ļoti, ļoti reti, bet tad es zinu, ka tad ir grēks bijis par pilnu. Tā kā tiešām paldies par to. Tavs jautājums Uldim.
Kāda ir mana sliktākā īpašība? Oi, jo. Nu, ko nozīmē slikti? Laiks. O, jā. Tā nav īpašība. Laika neievērošana. Tev jābūt punktuālākam vienkārši. Nu, labi, mēs mēģināsim to mainīt. Vismaz es centīšos. Obligāti. Labi, bet tad nedusmojos, ja es tev tur Bet tad nolemjam, ka vairākas to reizes. nedusmošos. Ok, Bet labi. tad mēs to mainām. Sarunājat līdz galam. Jā, Jā, nu, divas, jā. noišies. Ko jūs sarunājāt? To, ka mēs kļūsim punktuālāki un būsim visur laikā. Nē, nu, tad Un es tev nekad palīdzēšu. Es tev palīdzēšu kļūt punktuālākai. Jā, Skaidrs. Tavs jautājums. Vai tu tiešām atceries, ka pirmo reizi tikāmies pirms 15 gadiem? jā. Erita, tu melo. 15 gadus atpakaļ es viņu ieraudzīju pirmo reizi. Tas bija mēģinājums vienai teātris izrādēji, kur viņa iedrāzās kā vējš ar tādiem čirkainiem, izpūrušiem matiem. Es viņu katrā ziņā uzreiz ievēroju, bet viņa pat lāga neiegaumēja, ka tur tāds džeks sēdēja Uldis un tā. Mums bija jāspēlē mīlētāju pāris, bet es tiešām to neatceros. Es tikai pēc Uldas stāstītā. Paskatījās, kas tas tāds? Nu skaidrs, man ar viņu būs jāspēlē teātris. Nē, nu vispārībā. Ok, labi, nu ko viņš neko jau nevar pateikt neko. Un tas notika tā, it kā es varēju tur nebūt arī. Šausmas. Tad arī Tad man bija beidzās. 17 gadu, ja? Nu, sanāk. Bet kāpēc tu melo? Mēs bijām runājuši, kad... Tu gribētu atcerēties? Ka es gribētu atcerēties, bet es neatceros. Un jūs palaidāt garām savu lielo iespēju. Palielam tā sanāk, jā. Jo tad varbūt nebūtu daudzas lietas, kas tur pēc tam notikušas. Ja bija jāstiekās jau toreiz, pirms 15 gadiem. Nu, kur tad vējam iespēja? Vējam vajag izskrieties, un tad vējš nomierina. Varbūt, jā. Kad bija tā Man tam liekas, bija ka tas vēl bija tāds pieredzes trūkumiņš. Katrs aizgājām savu taciņu. Šis ir aizraujošs stāsts par to, kā satiekas divi cilvēki, kur līdz šim viens otru vispār nav redzējuši. Bet viņi ir uzdevuši jautājumus viens otram, atbildes ir dzirdējis tikai melu detektors, un mēs zinām, vai viņi sameloja vai nē. Tagad viņš šos jautājumus uzdod klātienē viens otram, skatoties acīs. Tavs jautājums? Vai tu kādreiz esi pacēlis roku pret savu partneri? Nē. Interesanti. Tavs jautājums, Ligita? Vai tu kādreiz esi pacēlis roku pret sievieti? Teikšu, ka nē. Es nezinu, kādu iespēju tu esi atstājusi Ligitu uz modri, bet pieslēgts pie melu detektora, kad tevis nebija klāt. Atbildot uz jautājumu, vai tu kādreiz esi pacēlis roku pret sievieti, modrs teica jā un nemeloja. Ja godīgi teikt, es nezinu, vai tā ir rokas pacelšana. Ir bijis strīds viens, kas man droši vien tajā momentā arī ienāca prātā, un tāpēc tā atbilde bija, ka jā, bet rokas pacelšana fiziski es neesmu sitis. Un tomēr par to strīdu tu padomāji. Tev gribējās pacelt roku tajā brīdī? Jā, bet tomēr nē, es savaldījos un neizdarīju to. Vai tu to kādreiz varētu izdarīt? Es domāju, ka nē. Man liekas, ka es ticu modrim, ka viņš nevarētu pacelt roku pret sievieti. Tāds interesants jautājums. Nē, es vienkārši Stāsti. punktu azarējos, ka es nekad mūžā tādu vīrieti negribētu redzēt blakām, kurš pat, lai kā es viņu izvestu, un es protu izvest, gribētu. Jā, nezinu. Tu proti izvest, jā? Es ceru, ka nē, bet jā, jā, man liekas, ka jā, vairāk būšu atklāta. Jā. Ligita. Vai tu apvainotos, ka es aizmirstu tevi apsveikt dzimšanas dienā vai citos svarīgos svētkos? Nē. Un modrs atbild godīgi. Nē, viņš neapvainotos. Labi, tas der arī. Jo? Es pati jūtos drusku vainīgi šajā sakarā. Es Es centīšos... ļautu tev izpirkt savu vainu. In the future. Labi. Tad, ja tā var sarunāt. Lūk, tagad pastāsti konkrētāk. Es kaut ko izdomātu droši vien. Ko tu izdomāt? Bet cik es esmu nedaudz tāds tā kā, arī īstenībā riebīgs pēc rakstura. Es kaut ko izdomātu tādu. Ne jau tādu, ka tev tur būtu pilnīgi jāsaviebjās darīt kaut ko, bet kaut ko tādu riebīgu.
Kad tu pēc tam domātu, nē, es to nedarīšu atkal. Jā, interesanti. Ligita, vai nebija tā, ka tu jau sacerējies, un tad viņš pateica šo? Bet kas zem tā slēpjās, mēs tak nezinām. Tu ceri joprojām, ka zem tā slēpjas kaut kas, kas tev varētu patikt? Jā, jā, man tas salikās pēc viņa teiktā. Jā. Nu, jā. Skaidrs? Modri, uzdod jautājumu Ligitai, lūdzu. Vai iepriekšējās attiecībās esi bijusi uzticīga? Jā. Tu melo. Tik fiksi. Nē. Kas? Jā? Pats es neesmu krāpis meitenes, bet ir aizdomas, ka man pašam pieredze rāda, ka mani ir krāpuši. Un tas nav patīkami. Man, piemēram, nav pieņemams tas, kad attiecībās krāpj. Tās jau vairs nav attiecības. Man liekas, ka neviens vīrietis nav pelnījis, lai sieviete viņam būtu neuzticīga. Ja nu vienīgi viņš to nedara pirmais. Nu, no manis tu to nesagaidītu. Labi. Ja es uzsāku attiecības, tad ar tālējošu plānu. Tāpēc man ir tik maz attiecības bijušas manā dzīvē. Tas iemesls varētu būt viens tāds, kā partneris ir slikts gultā. Nu, vēl arī varbūt viņš man nepiešķir... labs, tad... es aiziešu pēc citu meklēt. Ja viņš visu laiku nav labs un negrib nemaz kļūt labāks, tad ir vērts domāt, ka kaut kas riktīgi smagi nav kārtībā. Aha. Ligita, uzdod jautājumu Modrim. Vai tavuprāt iepriekšējā partnere bija apmierināta ar tevi gultā? Teikšu jā. Jā. Varbūt melošu. Jā, un tu nemelo, melodetektors apstiprina, ka tu tā tiešām domā. Ne, bet tas, ka es tur sevi uzskatu par dievu, jā. Ligita, vispār runājot par vīriešiem un viņu pašpārliecību par to, kāda viņi ir gultā. Tu esi novērojis kādu korelāciju? Manuprāt, ir kaut kas tur tajā visā, jā. Nu, ar vīrieši, kas pērk lielas mašīnas, BMW, nu kaut kas viņiem nav, manuprāt. Kāda tev mašīna ir? Man nav mašīnas. Tev nav mašīnas? Man nav mašīnas, pieķēri. Tev bija mašīna, vai tu negribi mašīnu? Tev vienkārši Man nav tiesība. Tev tiesība nav? Nav. Bet, Ligita, tagad tu vari iztēloties, cik lielisks Modrs ir seksā, ja viņam pat tiesība nav. Viņš gribēja par... Jā, tu pat ne... Vispār pašpārliecinātības kalngals. Nē, pat nē, cepurnās. Tev trūkst vārdu. Man nav vārdu. Ligitai vienkārši trūkst vārdu. Jā. Grūti izdomāt lielāku intrigu vienam čalim, kā interesēt meiteni par to, kāds tu esi gultā. Mēs tā čilīgi, fanīgi dzīvojam šos 5 gadus kopā. Mēs viens ar otru spējam atrast to kopsaucēju, kopīgu valodu. Mums kopā ir jautri, bet, kad ir jārunā par jūtām, tad Gins noslēdz sevi. Man gribētos ar viņu parunāt no sirds, pa īstam. Divi cilvēki, Gins un Rita. Viens otram uzdevuši jautājumus, pieslēgti pie melodetektora atbildēti. Šie jautājumi atkal ir uz galda un tiks uzdoti vēlreiz. Bet nu jau acīs skatoties. Rita, sāk. Novērtē skalā no 1 līdz 10, kā es skūpstos. 10. Es zināju. Izklausās neticami labi. Tā arī ir. Kā es tev saku? Iepazināmies mēs autoservisā, kad viņa brauca remontēt mašīnu. Un pakāpeniski mūsu lietišķās attiecības pārauga romantiskās attiecībās. Un vienā momentā es sapratu, ka vienkārši viņam patīk. Es ar Ritu apprecējos tāpēc, ka sapratu, ka tas ir mans īstais cilvēks. Un es esmu ar viņu kopā, tāpēc, ka es joprojām tā uzskatu. Rita? Kas ir man skaistāks, krūtis vai dibens? Krūtis. Loģiski. Jā. Tu visu pati zini. Jā, protams. Ka tu labi skūpsties, kas tev skaists un kas ne. Tas pašvērtējums. Un kurš pie tā ir vainīgs? Vecāki. Un Gins? Gins piestrādā tālāk, lai nezaminātos mans pašvērtējums.
Rita? Vai esi staigājis pa mājām kails, kamēr manis nav mājās? Esmu staigājis kails, kamēr neviens nav mājās. Nopietni? Tā tad jā vai nē? Jā. Jā, un melu detektors saka, ka tev ir taisnība. Nopietni? Mums taču kaimiņi to redz. Jāuzpras bija kaimiņiem, nevis detektoram. Ak, Dievs! Tev nepatīk, kā viņš izskatās, pliks vai kas ir? Bet kāpēc bez manis? Tātad viņam ir atļauts mājās staigāt kailam tikai tad, ja tu esi blakus. Jā. Kāpēc tu nevari darīt to, ko tu gribi? Es nesaprotu. Kur ir problēma? Gribu dzīvot arī, tu ievēro noteikumus. Kas? Es labi skūpstos. Tur ir pamat jautājums bija tās. Tālāk jau viss ir skaidrs, kāpēc viss ir šādi. Klausies, tev nav nācies kādreiz tāda doma prātā. Tas nav normāli, ka viņš ir tā diktē noteikumus. Ir nācies, jā. Es esmu ar to arī cīnījies. Ko tu tagad runā? Čalim neļauj plikam pa māju staigāt. Drāmas viņiem nesot. Šī traģēdija. Vai tu negribētu pārskatīt arī pārējos noteikumus tagad? Labi. Rita, jautā. Vai kādreiz esi bučojies ar vīrieti? Nē, neesmu bučojies ar vīru. Jā? Nav? Taisnība. Kāpēc jautā? Nu, viņš vienmēr ir tā ļoti pret tādām lietām. Es domāju, mazliet viņš ir pret tie gomofobija, kuri īstenībā paši ir bijuši geji. Tu domā, es esmu no tiem, kas saka nē, bet īstenībā ļoti patīk. Mazums bija jāpārbauda, zin kā? Tev tagad palika mierīgāk? Nu, noteikti. Ja domāju, es tagad uzzinātu, ka tu esi bučojies ar čali. Man tas vienkārši nav pieņemams. Pret ko tu esi īsti? Pret homoseksuāliem laikam. Man es pēc, lai viņi tur ņemās un darās, ko savā suvā, ko grib, bet man tas nav pieņemams, ka viņi to nes ārā. Nu, es viņam piekrītu. Lai būtu miers mājās? Es pēc tāds iztevs? Nē, es piekrītu, tāpēc, ka man ir tāds pats viedoklis. Žēl, ka es viņai neesmu pajautājis, vai viņa ir bučojusies ar sievieti. Man liekas, visas meitenes ir bučojušās savā starpā vairāk vai mazāk. Tavs jautājums, Ginta. Vai esi kādreiz pa kluso pārbaudījis manu telefonu? Nē. Tu melo. Tur bija definīcija īstenībā. Kas ir pa kluso? Nu, paskaidro. Sāksim ar to, kas ir pa kluso. Pa kluso, manuprāt, ir tad, kad tu paņem telefonu, paskaties telefonā, un cilvēks par to neuzzina. Tas ir pa kluso. Definīcija, ka tu paņem pa kluso, pasties, bet pasaki to, tas vairs nav pa kluso. Tad tu esi paskatījusies un pateikusi, ka tu to izdarīji. Jā. Tagad viņam stāv paroles pirksts. Tas ir kopš tā gadījuma? Tiešām. Man vienkārši nepatīk. Kaut ko meklē rokas. Mēs ar melu detektoru jau zinām atbildi uz nākamo jautājumu. Un šis jautājums ir? Vai tevi kaitina tas, ka neesmu perfekta mājsaimniece? Jā. Taisnība. Tev gribētos mājsaimniece zināt. Es esmu ļoti slikta mājsaimniece. Kaut gan es cenšos, bet es neprotu gatavot. Tāpat arī ar mājas uzkopšanu mums droši vien, kad vieglāk ir pieaicināt kādu klāt, kurš mums palīdz mājas savāt, jo mums tam vienkārši neatliek laika. Vai es pareizi saprotu, ka līdz šim māju kārto Uldis? Ulda mamma to dara. Mums ir palīdzīgas rokas. Mana mamma ir ieteikusi salikt trauku mašīnā, laicīgi. Jā. Pa lielam jau mums jau pašiem jātiek ar to galā, ne jau mammai. Ir. Nē, protams. Man laikam tas rāda tas, ka man ir svarīgāks tas laiks, ko es pavadu ar bērnu kopā, nekā varbūt, lai būtu perfekta māja. To, ka mēs varētu augot kādu cilvēku, kurš mums nāko palīgā, lai tas nav jādara tavai mammai, es esmu par, un es esmu to apsvērusi. Vai tas nozīmē, ka jūs esat vienojušies par risinājumu? Esam. Es esmu pa kopējām brīvdienām, kur mēs to varam izdarīt, bet, Daram tā, pamēģinam vienu mēnesi, ka nāk cilvēks, ja tas tev traucē, tad mēģinam paši rast risinājumu. Bet jāpamēģina, jā? Jā. Jā. Tu esi ar mieru. Jā. Labi. Paldies tev. Tavs jautājums, Uldim. Vai es esmu laba mamma tavai meitiņai? Jā. Un tu nemelo?
Melu detektors saka, ka tu absolūti godīgi tiešām tā arī domā. Jā. Erita tiešām ir laba mamma tavai meitiņai. Jā, es cenšos. Erita ir tiešām forša mamma, un to arī, man liekas, pierāda arī mūsu meita Sofija. Jo viņa neatiet no savas mammas ne soli, un tā kā viņa ir blakus. Man pašai sev iekšā visu laiku bija tas jautājums, kad man vēl joprojām viņš ir, ja es neesmu ar bērnu, kas viņam nodara pāri. Tas ir man principā likās tā, tāds pārmetums sev, bet uzdevu tev. Uzdevu Jo man. laikam es gribu to kaut kādu apliecinājumu. Tas man laikam ir vajadzīgs. Restīvi, nu jā, māmiņa dienā man vienkārši tev jāapsveic ir. Jā. Tu aizmirsi pirmajā māmiņu dienā. Jā. Varbūt nākamais jautājums jums palīdzēs noskaidrot ko vairāk par šo tēmu. Uldi? Vai tev šķiet, ka man vajadzētu pavadīt vairāk laika ar tevi vienatnē? Jā. Man liekas, tas ir tas, kas mums pietrūkst ceļš pēdējā laikā. Erita tiešām tā domā. Ko tieši tu gribētu? Es gribētu aizbraukt kaut vai uz nedēļas nogali, kaut vai vienkārši relaksēties, nezinu, kaut kur divatā prom, bez telefoniem, bez visiem datoriem, bez nekā, jo Sofija ir gana liela, lai paliktu ar vecvecākiem. Man liekas, ka mēs to varētu atļauties. Tas, kas šobrīd ļoti pietrūkst, ir mūsu kopīgās sarunas divatām, mūsu kopīgie mirkļi, kurām šajā ikdienas steigā un darba aizņemtībā es ļoti jūtu to, ka mums pietrūks laika. Un es pēc tā ļoti ilgojos. Mums ir jāatrod tam laiks, lai mēs varētu stiprināt savas attiecības. Mēs esam par to runājuši, bet mēs to esam atlikuši otrajā plānā, un tas nav pareizi. Jā, man par to ir jārunā vairāk. Jāpasaka skaļi. Man jau liekas, ka es ar kaut kādām ar mājieniem esmu teikusi, bet vajag tieši. Es saprotu, ka vīrietim vajag tieši. Braucam. Nevis es jūtos mazliet nogurus. Tur vajag laiku. Jā. Erita, tavu prognozi, kad tas notiks? Tam vajadzētu. Nē, tam vajadzētu notikt ātrāk, martā. Sarunājuši? Labi, sarunājuši. Jā, sarunājuši. Jā. Modri, tu esi bijis pieslēgts viens pats pie melu detektora. Ligita nezina, ko tu atbildēji, un nezina arī, vai tu sameloji vai nē. Bet mēs zinām. Ligita. Vai tev būtu pieņemami, ka es koķetēju ar citiem vīriešiem? Modrs atbild tā, kā viņš atbildēja pieslēgts pie melu detektora un saka Jā. un melo. Vīrieši ir radīti priekš tam, lai ar viņiem koķetētu. Es vienkārši nevaru to nedarīt. Man patīk koķetēt ar vīriešiem, bet tas ir tikai tas moments, tā ir koķetērija. Tur nav nekā vairāk. Man patīk, ka vīrieši man pievērš uzmanību. Nu, ja es redzu viņu sarunājamies ar vīrieti un tālumā, ja, es nevaru būt pārliecināts, ka viņa tur paņem viņa telefonu numuriņu un ejam uz numuriņu. Nevar būt pārliecināts. Bet tu taču esi superīgs čalis. Kāpēc, lai viņi tā darītu? Kāpēc, lai tu tā darītu? Kāpēc lai es tā darītu? Tieši tā. Es nezinu. Man patīk koķetēt. Jā, es ļoti labprāt koķetēju vīriešiem. Es neizvairīšos no iespējas pakoķetēt ar patīkamu pretējo dzimumu pārstāvu. Sabiedriskā vietā arī esot kopā ar tevi. Nu, ne tā, ka blakus galīgi, bet tas man liek justies forši labi un tā, Ka tu esi tik atklāta, tas jau ir labi. Tavs jautājums. Ligitē. Jā. Vai tu uzskati, ka skūpsts ir krāpšana? Nē. Ligita tiešām tā nedomā. Melu detektors to apstiprina. Skūpsts nav krāpšana. Tas ir labi. Jo es arī tā nedomāju. Tu arī tā domā? Es tā domāju, jā, ka tā nav krāpšana. Man liekas, ka skūpsts nav krāpšana. Ja tu neej tālāk par skūpstu, es domāju, tur visādus franču skūpstu paveic un tam līdzīgi. Tas ir tā, simpātija izrādīšana cilvēkam, kurš man patīk. Tā, easy. Ja tu guli, tad jau krāp. Nu, jo skūpsts var notikt negaidīti. Bet pārgulēt tur jau vajag apzināti. Nopietni. Nopietni. Super, ļoti labi. Jā. Samulsi. Labi, zemāk par 30 sekundēm pabučoties ir labi. Jā. Tā nav krāpšana.
Redz, Ja tas ne uz ko citu pilnīgi tā kā. piekrītu. Ja tu katru dienu satiecies ar darba kolēģi 30 sekundes, katru dienu, tā ir Tur krāpšana vai nav? Katru dienu ir. Nevajag ar vienu un to pašu. Dažādiem kolēģiem pačoties. Nekoķetē, ātrāk pabučojies un viss. Lūdzu, Ligita, jautā. Vai tu kādreiz esi maksājis par seksu? Nē. Nē. Taisnība. Melna detektors saka nē. Nē. Tev bija žēl naudas? Nē, man tas liekas, gudīgi sakot, jēl. Nē, paldies. Bet, ja jūs Tas ar ir modu jāli. aiziet ap divus striptīzu klubu, piemēram, tur jau arī maksā meitenēm. Es nezinu, kā ir striptīs klubā. Skaidrs. Divi Tu esi bijusi striptīzu klubā? Tu varēsi viņu aizvest. Labi, uzsaukšu tam modrim to seksu. Nu, kur te problēma? Lai paskatās. Modri. Tavs jautājums. Vai tu esi nodarbojusies ar seksu sabiedriskā vietā? Nē. Melna detektors saka, ka nemelo. Un tomēr tu uzdev šo jautājumu. Tāpēc, ka tas būtu ļoti interesanti. Tev tas neliekās jēli. Pagaidi, es jau nemaksāju par to. Sabiedriska vieta, kurā tevi var pieķert un garām gājēji. Godīgi teikšu, man ir bijis tādas. Ir. Jā. Wow. Es labprāt nodarbotos ar seksu ekstrēmās sabiedriskās vietās. Tas ir tāds sava veida adrenalīns. Tas ir aizraujoši, un ja viņai nepatīk ar to nodarboties, tāda nav interesanti. Man ir bijis, tas ir diezgan aizraujoši. Interesanti. Kur tad tu tur tā, kad tev drīkst Man pajautāt? bija tāds māju rajoniņš, un tur dārziņi, un Dārziņu. bija tā tālāk tantiņas ravēja. Ravēja tantiņas un Neredzēju, laikam, es nezinu, nevienam ar Samāk arī dakšu neskrēja ka neredz. Labi. Nu, es tam neesmu darījusi. gan. Man tas liekas interesanti un forši. Tas tāds izjūtas, tāds foršs. Tu esi Asas, brīnīti. jā. Nu, Kad ar takšu uzdur tev tantiņas. Jā, zini, es izbrīnīta, jā, modris likās smagi kautrīgāks un tiklāks puisis. Kas tādas lietas, negribētu piekopt sabiedriskā vietā, kur ir iespēja, ka kāds tevi tā kā bez maz vai vēl nofačē, nedod Dievs. Kaut kāds idiots, izvirtulis. Kāds seks sabiedriskā vietā? Tas nav, man tas nekad mūžā. Tas, jā, tur. Es nezinu, kur mēs esam. Es vairs nevaru padomāt. Vai ir bijis kāds gadījums, kuru tu no manis slēpi, jo tas varētu ietekmēt mūsu attiecības? Jā, Pieslēgts pie melna detektora, tu teici nē. Forši. Un meloji. un meloju. Tam aparātam ne līdz galam uzticos. Vai arī tev vienkārši bail no rites? Viņš ir ļoti godīgs cilvēks. Viņš tā sevi definē, viņš principā vienmēr godīgi it kā atbild uz visu. Kas tas par smīniņu? It kā. Tāpēc, ka tagad kaut kā es vairs nezinu, ko lai saka. Ko lai domā? Jā, Domā tāpat, kā domāju. tā bija labāk gulēsi, jā. Jā. Jauki. Tu zini, par Uz ko vienu. tagad iet runa? Nē, tiešām nezinu. Konkrēts nekāds ne notikums, ne gadījums man nav. Vārdsakot, ir daži jautājumi, kurus labāk līdz galam neatbildēt. Tā? Jā. Tieši tā es arī domāju. Gint? Vai tu domā, ka es pārāk maz ar tevi runāju par savām jūtām? Jā. Jā, taisnība. No tevis viss ir jāvilina ārā. Gribētos, lai tu pats vairāk stāsti par visu. Patīk, nepatīk. Droši vien varētu biežāk prasīt. Forši. Tā nav saruna par jūtām, ja es tev visu laiku kaut ko prasu. Nē. Ir tikai viena lieta, kas ir mainījusies, kopš es tevi
iepazinu un tagad dzīvojot kopā, tas ir, ja man likās, ka tevī ir ļoti liels miers, tad tagad es saprotu, ka tas ir flegmātisms. Paskaidro, ar ko atšķiras miers no flegmātisma? Miers ir tad, kad laikam ir miers arī blakus tam cilvēkam atrodoties. Flegmātisms tas ir tikai viņa iekšējais stāvoklis. Flegmātisms blakus nenodosies, miers nododās. Tu esi prasījis Gintam, kā viņš jūtas? Protams. Es jau tā pārāk bieži kaut ko prasu. Bet tās atbildes nav īpaši paplašināti teikumi. Varbūt tāpēc arī neveidojās dialogs, ir tikai atbilžu un jautājumu vakari. Tu runā latviski? Jā, runāju latviski. Runāju latviski? Jā. Tātad tu vari runāt pilnos teikumos? Varu. Runāt pilnos teikumos. Forši, tas ir tas, ko es gribu dzirdēt. Jā. Nē, es saprotu, tad ir svarīgi paskaidrot, jā? Jo citādi sanāk tā, ka ir pilnīgi skaidrs, kāpēc Rita mājās nosaka noteikumus, jo tu pat parunāt nevari pilnos teikumos, jā? Rēcīgi. Tas ir rēcīgi, jā? Un tāpēc būtu baigi svarīgi, lai tu arī, gal galā pastāsti, kas notiek. Citādi čaļi jūt tev līdzi, vai tieši otrādi? Droši vien. Tad tu padomā par to. Piestrādāsim. Rita, jautājums. Vai tu domā, ka es esmu pārāk emocionāla? Brīžiem, jā. Dusmās. Es tev lūdzu. un otra galā bija tas, kad prieks. Uz tava fona es esmu ļoti emocionāls cilvēks. Pārāk hiper. Ko tu dari tajos brīžos, kad Rita kļūst pārlieku emocionāli? Mēģinu nomierināt. Un, ja gadījumā Gins kļūst pārāk emocionāls, ko tu dari? Gins nekļūst pārāk emocionāls. Ja man priecīgie brīži ir, viņam ir... ir labi. Tev ir bijušas tādas dāvanas, ko Rita uzdāvi, un tu esi stāvā sajūsmā? Viss. Jā. Un ko tu viņai teici? Paldies. Redzi, kā? Viņš paspieda roku. Iekšā jau ir tās emocijas, bet tāpat kā dusmas, man viņas reti izlaužās uz ārā. Ko tu darīsi, kad nākamreiz viņa tev uzdāvinās dāvanu? Noteikti sagādāšu viņai patīkamu vakaru. Iespējams, nevis iespējams, bet noteikti sataisīšu kaut ko pats garšīgi. Rita, tas der? Der jebkuras labas emocijas. Tikai, lai viņas būtu. Ligita, arī Modris ir atbildējis uz tavu nākamo jautājumu. Viens pats tumšā telpā pieslēgts pie melu detektora. Tavs jautājums. Vai tu seksa laikā primāri domā par savas baudas gūšanu? Nē, Nē, viņš nemelo. Ļoti labi, ka viņš nemelo. tā arī ir. Jo man tiešām ir svarīgi, kā partneris jūtos. Es nevaru Tajā pat būt sanāk, tik ka liels nevis arī egoists. partneri, bet tieši primāri partnera. Es gribu, lai partneris seksa laikā domā vispirms par mani. Tad, kad viņš būs padomājis par mani, tad viņš var domāt par sevi. Man patīk saņemt. Un tā arī ir ar dot, došanu. bet jā, man patīk, kad mani lutina un par mani tā kā neaizmirst un rūpējās. Un visos aspektos, arī seksā. Jā. Šeit jums abiem absolūti saskan. Redz, cik jauki. Un nākamais jautājums ir? Vai tev ir bijis seks strietā? Nē, Tu melo? jā. Tu melo? Es Vai tur- jā, ir bijis seks, jebkurā gadījumā tu melo? Nē, netīšām. Bija, teiksim, draugs kaut ko norganizējis, vēl viena meiteni, un es par to uzzināju galīgi tā, ka pavēlu. Kā rezultātā kaut kas laikam notika. Kāpēc laikam? Tas varētu būt seks trietā. Kā rezultātā es sēžu uz gultas malas, tas ķēmas un skatos, ko viņi dara tajā gultā. Tāpēc, ka cilvēkam, zin kā, satiekot sievieti, kur ir pilnīgi jauna svaiga gaļa, uzreiz ir interesantāk, un tur bučas tur šur un viss, un tu sēdi kā muļķe. Un tas bija briesmīgi, tas arī bija pa pamatu mūsu attiecību izbeigšanai. Bet es viennozīmīgi laikam domāju, ka es negribētu kaut kā, vismaz pirmos gadus attiecībās jaunās esot, izmēģināt vēlreiz seksu strietā. Jā. Nekādās kombinācijās. Tad tu tā kā nevarētu tā kā vēl vienreiz kaut ko tādu izdarīt.
Nē, man liekas, ka nē. Es ļautu tev izvēlēties. Un man izvēlēties. Jā. Bet, ja es gribētu vīrieti vēl vienu un ļautu tev izvēlēties. Varbūt tomēr divatā būs labi. Varbūt divatā būs labi. Nu, es Jā, par ko? tas tāds Nu, to. Jā. Nobijos no iespējas, ka tas varētu būt vēl viens vecis. Tu teici labāk, tad divatā. Ne par to varbūt, kad sajustu kaut kādu mazvērtības kompleksu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet Viņš vienkārši man kaut kā uz vīrieši labāk tālāk tomēr. Bišķi karsts palika, vai ne? Kaut kāds Varbūt nākamais komplekss. jautājums mūs atvēsinās. Ligita jautā. Vai tu regulāri epilē vai skuj savas intīmās zonas? Jā. Melodetektors pilnīgi piekrīt. Kas tas par jautājumu, Ligita? Viņš ir čalis. Varbūt tāds tiešs jautājums. Es pat pieļauju, ka dažiem liktos nepieklājīgs. Bet Man kāpēc likās gan? Jo, nē, man tas nepieklājīgs, ļoti bet svarīgi. Man ļoti svarīgi, lai vīrietis ir kopts, lai viņš ir glūts. Nu, tā kā, jā, Skaidrs. ņāda ir iespējams samtaina, tāpēc pat labāk būtu, ja viņš epilētu, nevis skūtu tās zonas. Jā. Tā kā pa pliko. Tā kā es skuju savas intīmās zonas, jā. Ceru, ka arī viņa pārsteigums nebūtu patīkams, ja tā nebūtu. Kā tev šķiet Tas svarīgi. procentuāli, cik daudz kārtīgu čaļu to dara? Es pieļauju, ka maz. Modri, tu nevar iedomāties, cik daudz vīriešu šobrīd tur pie televizora vienkārši sarāvās, domājot par to, cik tālu viņi ir no Ligitas ideāla. Sūdīgi viņiem. Tieši tā. Tavs jautājums, Rīta? Ja būtu otra iespēja, vai tu mani vēlreiz precētu tieši gaisa balonā? Jā. Gins nemelo. Viņš tiešām tevi precētu otrais gaisa balonā. Tas ir ļoti jauki. Mēs apprecējāmies gaisa balonā, Ginesa rekordos. Tas bija spontāni. Un, principā ļoti negaidīti. Bet bija baigi labi. Gint, tavs jautājums? Vai tu precēsies ar mani vēlreiz kāzās, kuras būs tikai mums diviem? Jā. Pat tik kāzas. Kad jūs precējāties pirmoreiz kopā ar 70 citiem cilvēkiem, vai cik tur bija? Kura iniciatīva tā bija? Es ieraudzīju rakstu bez domas, ka mēs to varētu darīt. Un es viņam izlasīju un pateicu, iedomājies, mums būs Ginesa rekordi. Viņš saka, tur var pieteikties? Es teicu, nu jā. Un tas viss tālāk paliek uz tevis. Un jā. Tu esi Ritu bildinājis vispār? Jā. Pēc tam, kad viņi to parādīja rakstā? Jā. Es domāju, nevienu jau ar varu apprecēties nepiespiedīs. Man liekas, ka tev mierīgi varētu piespiest. Tu vienkārši to flegmātiski pieņemtu. Teikt, ok, mīļā, miera labad. Es domāju par formātu. Viņš vienmēr teica, ka kāzas ir baznīcā. Vai jums būs kāzas baznīcā? Noteikti. Noteikti. Jā. Gint, tu esi gatavs bildināt Ritu vēlreiz? Es gribētu, jā. Tu droši vari turpināt Ritu bildināt Katru gadu. pēc iespējas biežāk. Jūs varat droši turpināt precēties, ja tu darīsi savu sievu laimīgu. Varbūt, ka viņi piecietīs tavu flegmatismu. Bija ļoti interesanti paskatīties uz situāciju īstenībā no malas un uz savām attiecībām. Gins man deva solījumu, ka viņš vairāk piestrādās pie attiecībām, vairāk runās ar maniem par savām sajūtām. Un es ceru, ka tā arī būs. Šī saruna man tiešām lika saprast, ka es esmu vairāk noslēgts sevi un vairāk arī atverās attiecībā pret Rītu. Tādā veidā uzlabojot attiecības. Es noteikti to arī darīšu, vairāk runāšu, vairāk atklāšos. Un ļoti ceru, ka viņai nevajadzēs vairs tik daudz prasīt man parunāt par jūtām. Melodetektors, Uldis un Eritis jautājums. Ja būtu iespējams pagriezt laiku atpakaļ, vai tu gribētu kaut ko mainīt savā dzīvē? Nē. Tu melo. Melodetektors saka, ka tu melo.
Kaut kā liek, es nezinu. Tomēr tu kaut ko nožēlo. Jā. Kas tas ir? Es nezinu. Es tagad vienkārši par to jautājumu tā domāju, ka tur vajadzēja varbūt precīzāk vēl tas, ko varbūt tā mana atbilde, ko es gribēju. Vai tu gribētu pagriezt laiku atpakaļ par 7 gadiem? Tad Ulds saistībā ar bija iepriekšējiem. precējies? Jā, Ulds bija precējies un man bija attiecības. Un mēs esam tādi cilvēki, ka mēs tā negribējām sāpināt ne tos cilvēkus, bet mēs sapratām, ka mēs gribam būt kopā. Bet tā mūsu rīcība tajā laikā bija pareizi. Tas bija pareizi. Es teiktu tā, nav vajadzīgs melu detektors, lai saprastu, ka Ulds šobrīd izmisīgi cenšas izlavierēt un neatbildēt tieši. Jā. Bet man liekas, tas, es domāju tā, katrai ir pieredze un mainīt es neko negribētu. Ulds, tev nāksies atbildēt pirmkārt šo jautājumu pašam sev. Jā. Jo pretējā gadījumā tu pats sevi nevari īsti cienīt, jo tu nespēji skaidri un gaiši pats sev atbildēt šo jautājumu. Jā. Uldi? Vai tu uzskati, ka bez laulības apliecības ģimene nav pilnīga? Jā. Un Erita absolūti godīgi atbildējusi, ka jā. Jā. Man tas liekas svarīgi, ka tas ir vajadzīgs, jā. Bet, Savienībai, ka tas ir vajadzīgs 2 cilvēki. Kāpēc tagad saku bet? Jo es gribu to īsto mirkli. 300% jābūt gatavam. 300%. Jums tūdaļ būs 2 bērni. Vai tie nav 300%? Nē, tie ir. Es esmu gatava jau sen. Bildnājis es viņu esmu. Jā. Bet Es tā tas bija tiešām no pirms tevis- 3 gadiem. Tad arī Meitiņa. Tad pieteicās meitiņa, jā. Un tad mēs kaut kā to tā atlikām, vairs neīstenojām. Man liekas, tavai sirdī, laikam, ka šis jautājums ir tāds prioritīvs un viņš ir jāskārto pēc iespējas Bet vai ātrāk. tava sirds to grib? Erita, cik ilgam laikam tev vēl pietiks pacietības? Tieši precīzi pusgadam. Paldies. Okay. Tas bija jāizdara. Jā, Tas vienkārši bija jāpasaka. Jā, tas bija septembris. Okay. Izklausās cerīgi. Izklausās cerīgi, jā. Reizēm mēs varbūt arī kaut ko nesarunāsim līdz galam, bet ir ļoti, ļoti svarīgi sajust, ka otrs pirmkārt tevi saprot, un otrkārt kaut kad jau tas notiks. Jā. Nē, es tāpatām tevi mīlu. Ļoti mīlēšu. Jūs to varat pierādīt? Jā, es varu. Neraud. Es raudu. Sen jau vajadzēja tā parunāt. To vajadzētu darīt biežāk. Bija jauki dzirdēt visas tās vēlmes, ko Erita teica. Es noteikti daudz ko ņemšu vērā. Un tas galvenais secinājums ir, protams, ka jāvelta laiks vienam priekš otra. Vienojāmies par konkrētām lietām, un viņš man apsolīja, ka pēc pusgada būs kāzas. Un es tiešām apņemos neizdarīt uz Uldas spiedienu. Un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš arī savas apņemšanās pildīs. Es gribu, lai viņa būtu mana sieva, bet laikam, kad īstais brīdis vēl nav, bet tas agri vai vēl būs. To es zinu. Nevajag lietas sasteigt. Divi cilvēki, kas pirmo reizi šodien ieraudzīja viens otru, bija uzrakstījuši sarakstu ar jautājumiem, uz kuriem viņi atbildēja otram klāt nesot. Mēs zinām, ko par to saka melu detektors. Jums ir atlikts pa vienam jautājumam. Modri. Vai tu vēlētos mēģināt izveidot attiecības ar mani? Jā. Ja? Super. Jā. Es vēl tā apdomāju tos visus tos, ko ātri. Jā, kāpēc ne? Kas ir tas, ko tu apdomāji? Par to mīlēšanos starp kaimiņiem ar dakšām dārziņos. Un kādi būtu plusi?
Plusi, kad puisis ir atklāts, diezgan uzticams varētu būt pēc rakstura. Jā. Kāpēc ir tā Nē, nu, nomīstinājies? Kaut kas divas lietas neslēdzās kopā, bet jā. Bija tomēr dažas reizes, kad tev aizcirtā sāpe no viņa atbildēm. Nu, bet viņam no manām laikam arī. Nu, tāpēc viss ir ok. Viss ir kārtībā. Un tu pats? Jā. Jā. Tu liecies tiešām ļoti tāda interesanta, un man gribētos uzzināt vēl vairāk par tevi kaut ko. Vai es varētu pamēģināt? Es ar tāpat domāju. Jā. Ligita? Ja tava partneri tevi krāptu ar citu sievieti, vai tu viņai piedotu? Pagaidi ar citu sievieti? Ar citu sievieti? Es nepārklausījos. Tā kā tu ar citu sievieti? Es pajautātu, kāpēc nepasauc mani? Tu saprati, ja? Tas nebija joks, Modri. Tā ir pilnīgi pat nopietnība. Labi, runāsim nopietni. Bet nē, tas nebūtu patīkami katrā gadījumā. Tas nopietni nebūtu patīkami. Tad tu būtu dusmīgs, tev nepatīk Nē, es tāda nebūtu situācija. dusmīgs, es būtu apbēdināts, vīlies. Vīlies. Jā. Ligita, ne jau vēl šis ir pēdējais jautājums. Un šeit mēs nerunājam par seksu trietām. Jā, es sapratu. Šeit mēs runājam par vēl vienu sievieti. Kāpēc tu uzdod šo jautājumu? Tas bija ček jautājums, lai zinātu, vai viņam tāda notikuma virzība būtu pieņemama vai nē. Un Tā viņš kā atbildēja, varbūt ka nē. gribi teikt, ka Un es- tu esi tāda tā kā biseksuāla? Latvijā visi puiši, nu tagad izņemot tevi, ko esmu satikusi, ir viņi vai nu jau visi precējušies vai geji, tāpēc es tā pilnīgi esmu visnībā pēdējos laikos atmetusi cerību, ka satikšu savu iespējamo partneri. Nu, tad, man liekas, ja nesatiktu, varbūt ar kādu sievieti samēģināt, jo, ne? Man jau bija tādas aizdomas. Bija aizdomas. Tu esi vienīgā tāda. Jā. Un tu to saproti? Es to saprotu, ko viņi tikko teica, jā. Es saprotu, ka tik daudz mēs esam noskaidrojuši, ka ir varianti arī tad, ja variantu nav. Vienmēr varianti. Modrim un Ligitai šis bija pirmais randiņš, kurā viņi ļoti daudz ko viens par otru noskaidroja. Brīžiem šokējās viens par otru, un šoks pašās beigās, man liekas, bija vislielākais. Reizēm patiesība var šokēt, un tad tas ir tikai tavās rokās. Ko ar to visu iesākt? Jūs varat saņemt pretmīlu vai noraidījumu, bet tagad, kad mēs šķiramies, jūs zināt patiesību un faktus, kurus likt lietā, lai uzlabotu attiecības vai vismaz pašsajūtu. Mēs visi baidāmies no patiesības, bet tā var darīt mūs brīvus. Es sapratu, ka viņš ir drusku jocīgs. Man liekas, ka es jau esmu tāda, pasista, bet viņam vēlmes, īpaši seksuālās vēlmes un tā kā pieļaujamās lietas, normas un tā tālāk ir krasi pāri manējām. Tā kā pārsit, pārtrumpo manis un es nezinu, man liekas, ka tas ir too much. Ligita ir ļoti super meitene, bet viņas teiktais dažbrīd likās pārāk šarpi, pārāk bravurīgi, pārāk brīvi, viegliprātīgi. Es neesmu tāds. Man tas nedara. Diezin vai te kaut kas varētu sanākt. Man liekas, ka man ir jāmeklē tālāk.